Tiek apgalvots, ka Amerikas Savienotās valstis un Irāna otrdien panāca pamieru. Amerikas Savienotās valstis pārtrauktu bombardēt Irānu. Irāna pārtrauktu sūtīt dronus un balistiskās raķetes uz tuvumā esošajiem ASV partneriem. Un, pats svarīgākais, Irāna atkal atvēra Hormuza šaurumu. Tagad Irānai bija pavisam atšķirīgs viedoklis par to, kas tiek uzskatīts par atvērtu, kas ietvēra, citēju, koordināciju ar Irānas bruņotajiem spēkiem un pienācīgu tehnisko ierobežojumu ievērošanu. Interesanti, ka šie tehniskie ierobežojumi šķiet ietver arī nodevas samaksu. Un noteikti ne dolāros. Varbūt juāņās, varbūt kriptovalūtā. Un tas noteikti atkal kļuva aktuāli, kad Irāna nākamajā dienā paziņoja, ka šaurums atkal ir slēgts. Neatkarīgi no tām, tehniski atvērts vai tehniski slēgts. Maksas vai bezmaksas rezultāti nav bijuši iepriecinoši. Dati par to ir ļoti neusticami, bet, piemēram, trešdien cauri izgāja apmēram 5 kuģi. Ceturtdien cauri izgāja 4 kuģi, un kamēr mēs gaidām piektdienas galīgos skaitus, tie varētu būt labāki, bet noteikti nebūs labi. Tas viss notiek tuvojoties sestdienai un sarunām starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm Pakistānā. Tātad, kā mēs varam panākt pamieru, kas balstīts uz šauruma atvēršanu, bet neizraisa šauruma atvēršanu? Šodien mums ir dažādas problēmas, kuras mums jāatrisina. Augšgalā ir acīmredzamā problēma. Izteikts pamiera trūkums starp Izraēlu un Hezbollah. Bet tas ir tikai daļa no Irānas plašākajiem centieniem gaidīt labāku vienošanos, kas prasa atsevišķu Irānas izredžu izvērtējumu šajā jautājumā. Neuztraucieties, Eiropa, es neesmu jūs aizmirsis. Mēs par jums vēl runāsim. Pēc tam mēs apskatīsim iespēju, ka iekšējās domstarpības Irānā padara Hormuza šaurumu īpaši bīstamu. Visbeidzot, mēs ielūkosimies dīvainajā pasaulē, kur vājš pamiers ir licis kuģiem mazāk vēlēties šķērsot šaurumu, jo tie vēlas nogaidīt labāku darījumu. Bet sāksim ar Hezbollah situāciju, kas mūsu jautro mazo pasauli karā pārvērš un parāda, cik viegli būtu izvairīties no šāda haosa, ja mēs vienkārši varētu atgriezties 90. gada ģeopolitikā. Virspusēji problēma ir tāda, ka pēc Baltā nama teiktā, Trumps Irānā izsludināja pamieru, kas attiecas uz Irānu, Savienotajām valstīm un mazāk acīm redzami Izraēlu. Tas šķita atbilstam Irānas ārlietu ministra izpratnē, balstoties uz viņa paziņojumu presei. Citāts: ja uzbrukumi pret Irānu tiks pārtraukti, mūsu spēcīgie bruņotie spēki pārtrauks savas aizsardzības operācijas. Tomēr īpašās mūlu operācijas vidū Izraēla atjaunoja ilgi notiekošo cīņu pret Hezbollah. Hezbollah, kā Irānas atbalstīts grupējums, faktiski bija atslēgts no apgādes. Militantā grupa kļuva par izdevīgu mērķi, kuru Izraēla nevēlējās palaist garām. Pēc pamiera sākuma Izraēla uzsāka īpaši agresīvu triecienu kampaņu, dodoties tālāk uz ziemeļiem, nekā tas vēsturiski ir bijis. Atbildot uz to, Irāna paziņoja, ka pamiers attiecas arī uz Libānas reģionu, un šādu nostāju atbalstīja arī Pakistāna. Kāpēc šādam pamatjautājumam vajadzētu būt faktu strīda priekšmetam, es neesmu pārliecināts. Es pieņemu, ka jums būtu jājautā pašiem sarunu vedējiem un vēl jāvaicā sev, kāpēc nav neviena oficiāla dokumenta, kas izklāsta vienošanās noteikumus. Tas noteikti mums atvieglotu iespēju norādīt uz konkrēto fragmentu vai noteikt, kuram ir taisnība un kuram nav. Es domāju, paskatieties, tas ir slikts signāls, ja jūsu plānotās sarunas ir atkarīgas no iepriekš apstrīdētiem pamiera noteikumiem, kā arī no iepriekš neapspriestas aktīvu atbrīvošanas. Taču neapstrīdams ir tas, cik noderīgi ir ground news, lai saglabātu skaidru galvu. Skaidru RGH. Mana iecienītākā ground news funkcija joprojām ir ikdienas ziņu kopsavilkums. Ātrs ieskats 9 svarīgos dienas notikumos, tostarp dažos stāstos, par kuriem atsevišķi politiskie spēki neraksta. Piemēram, MQ-4C Triton dronam nācās veikt ārkārtas nolaišanos. Un tas man arī palīdz atbrīvoties no šauras domāšanas un pamanīt tādus stāstus kā plānoto lieldienu pamieru Ukrainā. Un, apmeklējot ground.news slipsvītra Lines on Maps vai noskanējot QR kodu uz jūsu ekrāna, jūs varat iegūt lielisku 40% atlaidi Advantage plānam, lai piekļūtu visām šīm funkcijām un vēl vairāk.
Tāpēc vēlreiz paldies Ground News par šodienas video atbalstīšanu. Viņi ir bijuši man blakus visu pagājušo gadu, un viņi būs arī jums līdzās. Jebkurā gadījumā, kā J.D. Vance to ir aprakstījis kā patiesu pārpratumu, gala rezultāts bija tāds, ka Irāna paziņoja par šauruma slēgšanu, tādējādi iznīcinot vienīgo lietu, kas Amerikas Savienotajām valstīm bija vissvarīgākā. Panākt, lai Izraēla apstājas, nebūs viegli vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, pastāv ilgstoša problēma, ka Benjamins Netanjahu būs pakļauts bezgalīgām tiesvedībām, ja Izraēlas pastāvīgais karastāvoklis kādreiz beigsies. Tas rada tradicionālu kara skaidrojumu ar personīgajiem ieguvumiem, kas ir pretrunā ar mūsu pamatpieņēmumu, ka karš ir dārgs. Un otrkārt, Izraēla uzskata šo par iespēju iznīcināt Hezbollah līdz galam. Viss ir labēlīgi sakritis. Irāna nevar sniegt tiešu atbalstu. Sīrija ir sākusi vērsties pret šo grupējumu. Un pat Libānas valdība ir pārgājusi no diplomātiskām attiecībām ar Hezbollahu uz stingrāku nostāju. Patiesībā šī ir tā pati saruna problēma, kas ir veicinājusi to, ka Krievijas un Ukrainas sarunas nevirzās uz priekšu. Krievija, vismaz pirms dažiem mēnešiem, vēl joprojām uzskatīja, ka Ukraina nespēja aizstāvēt savu frontes līniju, bet pēc pamiera sākuma tā spēja to darīt pieaugt. Lai vienošanās darbotos, pašreizējiem spēku līdzsvaram ir jābūt salīdzinoši tuvu tam, kāds tas būs pēc vienošanās noslēgšanas. Tādējādi, lai pretotos šim Izraēlas stimulu mehānismam, Amerikas Savienotajām valstīm būtu jādraud sodīt Izraēlu par Libānas frontes ieilgšanu. Tas ir jāņem vērā, uzsākot divpusējās sarunas starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu. Jo ja Baltais nams uzskatā, ka Izraēlas ierobežošana ir dārgs pasākums, tad ASV diplomāti centīsies panākt lielākas piekāpšanās no Irānas. Veiksmi visiem, kas mēģina tikt galā ar šo jucekli. Plašāk raugoties, Irānas stratēģija šeit šķiet ir mēģināt izturēt un sagaidīt labāku vienošanos. Libāna ir tikai viena no tā izpausmēm. Īpaši svarīgs jautājums šeit ir tas, kā Irāna pieprasa reparācijas no Amerikas Savienotajām valstīm. Tā kā tas nekad nenotiks, Irāna ir dāsni piedāvājusi turpināt iekasēt nodevas tiešu maksājumu vietā. Ja tas kļūs par jauno normu, tā patiešām būs liela piekāpšanās. Maksājumi varētu pamatoti sasniegt pat 10% no Irānas IKP. Tomēr es neesmu pārliecināts, cik efektīva būs šī stratēģija, jo tā balstās uz to, ka Trumpa administrācijai ļoti rūp Hormuza šaurums. Tagad, acīm redzot, Trumpam rūp tankuģu tranzīts. Tas viņam ir nozīmīga iekšpolitiska problēma. Irānas problēma ir tā, ka tā vēlas reparācijas no Savienotajām valstīm. Ja šīs reparācijas netiks iegūtas, tā iekasēs nodevu. Taču Teherānas tankuģu nodevu nemaksā Savienotās valstis. To maksā Persijas līča valstis, kas cenšas eksportēt naftu caur Hormuzu, faktiski palielinot to ražošanas izmaksas. Daļa no šīm izmaksām tiks pārlikt uz patērētājiem, taču Savienotās valstis patērē tikai aptuveni 20% no pasaules naftas ražošanas. Tādējādi 80% no izmaksām, kas tiek pārliktas uz patērētājiem, tiek pārliktas uz naftas patērētājiem visur citur pasaulē. Savukārt šī nodeva ir ļoti neefektīvs spiediena instruments pret Savienotajām valstīm. Tas varētu panākt zināmu elastību no Baltā nama puses, taču tas nebūs līdzvērtīgs nodevai, tieši tāpēc, ka ASV neērtības ir mazākas nekā nodeva. Tādējādi, ja Irāna paliek pie šīs prasības, nebūtu pārsteigums redzēt, ka Savienotās valstis noraida šo vienošanos. Tas, kas notiks pēc tam, būs interesanti. Ir tūlītējs jautājums par to, vai no 2 nedēļu pauzes vairāk iegūst Savienotās valstis vai Irāna, taču šī tēma ir pietiekami sarežģīta, lai tai veltītu atsevišķu video. Ir arī jautājums par arābu partneriem, kuri vēlas iesaistīties karā pret Irānu. Patiesi, viņi ir izrādījuši pazīmes, ka ir gatavi to darīt. Tikmēr ir iespējams, ka Amerikas Savienotās valstis vienkārši aiziet no reģiona. Acīm redzami, tas būtu ļoti nelietīgs gājiens no Trumpa puses. Tomēr jūs varētu redzēt, ka kaut kas tāds notiek, jo diplomātiskās sarunas šajā jomā jau ir sākušās. Būtiski neatbildēti jautājumi šeit ir, kā Eiropa reaģētu. Acīm redzot, Trumpa rīcība ir atstājusi daudzus Eiropā apjukušas. Dažas valstis, piemēram Spānija, aktīvi centās kavēt Savienoto valstu progresu Irānā. Taču vienprātība valdīja tajā, ka neviens nepatrulēs Hormuza šaurumā, kamēr Savienotās valstis vedīs karu.
Jūs varat saprast, uz ko tas viss ved. Kas notiks, ja Savienotās valstis pārtrauks bombardēšanu, bet Irāna turpinās uzbrukumus tankuģiem? Es minēju vakardienas video, kā trešo pušu attieksme nosaka šauruma spēju izdarīt spiedienu. Ja tādas valstis kā Francija uzskata, ka Irāna rīkojas neracionāli, tad Ormūza šauruma slēgšana neizdara politisku spiedienu uz Irānas pretinieku. Drīzāk tas viss spiediens nonāk tieši Teherānā. Līdz ar to var redzēt, kā dažas Eiropas valsts varētu sākt mainīt savu nostāju. Nevis tāpēc, ka viņi pēkšņi sāktu mīlēt Trumpu, bet gan tāpēc, ka Irāna ir kļuvusi par problēmu radītāju. Kamēr mēs gaidām, kad tas notiks, Trumps turpina izteikt domu, ka Amerikas Savienotās valstis varētu atkāpties. Jo, ja tas viņus nobiedē un viņi sniedz kādu palīdzību, tas Trumpa administrācijas skatījumā būs uzvara. Tad ir vēl daži mazāk acīmredzami iemesli, kāpēc tankuģi joprojām varētu vilcināties šķērsot šaurumu. Viens no tiem ir iekšējās nesaskaņas Irānā. Šīs bažas bija acīmredzamas jau no pirmajām pamiera stundām. Irānas ārlietu ministra vēstījums piedāvāja turpmāk veikt konstruktīvākus soļus, kamēr militārie spēki šķiet ieņēma stingrāku nostāju attiecībā uz Hormuza šauruma suverenitāti. Pastiprinot sabiedrības spekulācijas par domstarpībām starp abiem, droni uzbruka Saūda Arābijai un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Stundās pēc pamiera stāšanās spēkā tas liecināja, ka kāds Irānā mēģina graut vienošanos. Tagad iedomājieties sevi tankuģa kapteiņa vietā, kurš atrodas līcī. Irāna jums ir devusi norādījumus, kā droši šķērsot šaurumu. Ievērojiet tos, un viss būs kārtībā. Vai jūs uzticaties, ka katrs Irānas ar raķešu palaišanas iekārtu ievēro šos noteikumus? Ja nē, tad jums iespējams vajadzētu turēt savu tankuģi drošākos ūdeņos. Būs grūti pārliecināt šos kapteiņus mainīt domas vienas nakts laikā. Uguns pārtraukšanās starp Izraēlu un Hezbolu būtu sākums. Tad arī ilgāks periods bez dronu vai balistisko raķešu uzbrukumiem Arābu valstīm palīdzētu. Taču, iespējams, būs nepieciešams pilnīgs izlīgums, pirms satiksme atgriezīsies normālā stāvoklī, neatkarīgi no tā, vai ir nodeva vai nav. Lai gan Trumps dod priekšroku ātrām sarunām, vēsturiski no pamiera līdz galīgajam izlīgumam paiet vairāki mēneši. Visbeidzot, pastāv iespēja, ka pamieris, lai arī cik nepārliecinošs tas būtu, mudina tankuģus gaidīt. Turklāt tieši šīs vienošanās nepārliecinošais raksturs liek viņiem palēnināt tempu. Šoreiz iedomājieties sevi tankuģu kompānijas vietā. Viens no jūsu kuģiem ir iestrēdzis līcī. Kopumā jūs vēlaties to izvest cauri šaurumam, jo tajā ir $100 miljonu vērtas melnās zelta kravas, kas jums neko nenes, kamēr tās nesasniedz pircēju. Bet katra diena, kad tankuģis nekustās, ir diena, kad tas neuzņem nākamo kravu, visticamāk no mazāk bīstamas ostas. Normālos apstākļos tankuģa čarterēšana varētu izmaksāt līdz pat $100,000 dienā. Būt noenkurotam 42 dienas nozīmē zaudēt $4,2 miljonus, kas ir vairāk nekā divkārši pārsniedz Irānas prasīto maksu par izbraukšanu. Apvienojot naftas vērtību un iespēju izmaksas par dīkstāvi, varētu domāt, ka tankuģiem būtu liela motivācija doties tālāk. Un patiešām, atskatoties uz dažām nedēļām atpakaļ, gaidas, ka nekas nemainīsies, mudināja daudzus uzņēmumus saņemties un samaksāt nodevu. Tomēr, ja jūs domājat, ka vienošanās ir tepat aiz stūra, īsta vienošanās, nevis puslīdz nopietna vai tāda, kas prasa nodevu, tad labāk ir pasēdēt un pagaidīt vēl mazliet. Daļa no šī domāšanas veida varētu būt saistīta ar drošības jautājumu, kas tika pieminēts pirms brīža. Vēl viena daļa varētu būt tā, ka kuģniecības uzņēmumi netic, ka Irāna nevarēs turpināt iekasēt nodevas, neizraisot to, ka Amerikas Savienotās valstis atsāk savu bombardēšanas kampaņu. To ņemot vērā, Irāna pilnībā atvērta šaurumu, kā to paredz pamiera prasības, un tāpēc nav nepieciešams maksāt $2 miljonus. Tas palīdzētu izskaidrot dīvainu novērojumu par tankuģu kustību. Vairāk tankuģu šķiet pārvietojas tieši pirms pamiera, nekā uzreiz pēc tā. Tie, kas pameta līdz tieši pirms tam, kļūdaini rēķinājās, ka konflikts turpināsies vairākas nedēļas. Varbūt tie, kas tagad aizbrauc, ir skeptiski, vai pamieris ilgs, un tāpēc viņi vēlas izmantot nedaudz drošākos apstākļus, kamēr tie vēl pastāv. Bet pārējie nogaida, līdz parādīsies labāka situācija. Un ja viņi šeit ir izdarījuši nepareizu izvēli, tad varbūt galu galā viņiem nāksies saņemties un samaksāt nodevu. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai?
Neatkarīgi no tā, kāds tieši ir šauruma tehniskais status, caurbraukšanas skaits neizskatās labi. Acīm redzamā problēma ir Izraēlas paplašinātie uzbrukumi Libānā un Irānas uzskats, ka konflikta turpināšanās tur pārkāpj pamieru. Tas ir daļa no Irānas plašākās vēlmes panākt labāku vienošanos ar Amerikas Savienotajām valstīm. Mazāk acīm redzams ir risks, ar kuru saskaras tankuģi no iekšējiem spēkiem Irānā, kas cenšas izjaukt sarunas. Un pats dīvainākais, pamiera radītā cerība varētu pārliecināt dažus tankuģus nogaidīt, līdz parādīsies vēl labvēlīgāki apstākļi. Vēlreiz paldies Ground News par šodienas video sponsorēšanu. Dodieties uz ground.news/linesonmaps vai noskanējiet QR kodu uz savu ekrāna, lai saņemtu lielisku 40% atlaidi Vantage plānam. Tikmēr jūs varat turpināt skatīties video ar vairāk satura par Irānas karu. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiksimies nākamreiz. Rūpējieties par sevi!